Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Šajā video mēs soli pa solim parādīsim, kā nomainīt Dell Vostro 15 LCD vāku. Pirms uzsākt darbu, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamie rīki, skrūvgrieži, jauns LCD vāks un, ja nepieciešams, bezmaksas diagnostikas pakalpojums, kuru varat saņemt pie durvīm. Sākam ar diagnostiku. Ja neesat pārliecināts par LCD vāka stāvokli, varat izmantot mūsu bezmaksas diagnostikas pakalpojumu, kas palīdzēs noteikt, vai tiešām nepieciešama vāka maiņa. Mūsu speciālisti ieradīsies pie jums, lai novērtētu situāciju un sniegtu profesionālu padomu. Pirms uzsākt remonta darbus, izslēdziet portatīvo datoru un izņemiet to no strāvas avota. Sākam ar korpusa atvēršanu. Lai to izdarītu, uzmanīgi noņemiet visus skrūves, kas tur LCD vāku pie pamatnes. Noteikti saglabājiet skrūves, lai vēlāk tās varētu izmantot. Kad skrūves ir noņemtas, izmantojiet plastmasas rīku, lai uzmanīgi atdalītu vāku no pamatnes. Esi uzmanīgs, lai netraucētu citus komponentus, kas atrodas iekšpusē. Ja jūtat pretestību, pārbaudiet, vai nav palikušas skrūves. Tagad, kad vāks ir noņemts, mēs varam piekļūt LCD paneļa savienojumiem. Atrodiet savienotāju, kas savieno LCD ekrānu ar mātes platni, un uzmanīgi atvienojiet to, ievērojiet, kā tas ir savienots, lai vēlāk varētu viegli pievienot jauno ekrānu. Nākamais solis ir noņemt veco LCD paneļa vāku. Atkal noņemiet visas skrūves, kas tur LCD ekrānu pie rāmis. Kad skrūves ir noņemtas, uzmanīgi paceliet LCD paneli un noņemiet to no rāmja. Tagad ir laiks uzstādīt jauno LCD vāku. Ievietojiet to rāmī, pārliecinoties, ka tas ir pareizi novietots. Pievienojiet savienotāju, ko iepriekš atvienojāt, un pārliecinieties, ka tas ir cieši savienots. Pēc tam piestipriniet LCD paneli ar skrūvēm. Kad tas ir izdarīts, uzmanīgi pievienojiet vāku atpakaļ pie pamatnes. Pārliecinieties, ka visi savienojumi un skrūves ir pareizi nostiprināti. Noslēgumā ieslēdziet portatīvo datoru un pārbaudiet, vai viss darbojas pareizi. Ja viss ir kārtībā, apsveicam, esat veiksmīgi nomainījis Dell Vostro 15 LCD vāku. Ja jums ir nepieciešama papildu palīdzība, neaizmirstiet, ka mūsu diagnostikas pakalpojums ir pieejams. Mēs varam palīdzēt jums jebkurā laikā, piegādājot speciālistus tieši pie durvīm. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Thank you.